Sveiki! Mani sauc Iveta Vārslavāne. Es strādāju Rīgas sociālā aprūpes centrā Gaiļezers par aprūpētāju. Jau būs 4 gadi, kā es esmu šajā profesijā. Man ļoti patīk ceļot. Jebkurā brīvā brīdī es izmantoju šo iespēju, ir apceļot praktiski, var teikt, visu Latviju. Šobrīd es arī esmu pārcēlusies jau uz ārzemēm. Es nekad nebiju iedomājies, ka es varētu strādāt šajā profesijā, jo 24 gadus es strādāju pilnīgi citā profesijā, es biju maiznieks. Un tad, kad jau mūsu ceptuve beidza savu darbību, tad bija tāds jautājums, ko darīt tālāk. Un man paziņa viena pirms tam jau teica, nāc pie mums uz Gaiļezeru, mums ir baigi jauki un tā. Un es domāju, nē. Un tad, kad jau bija tāda pusgads pauze, domās, ko darīt tālāk. Un tad es tā domāju, bet kāpēc es visu laiku saku, nē? Es taču varu iet pamēģināt. Un varbūt sanāks, varbūt patiks. Nepatiks, iešu meklēt sevi tālāk kaut kur. Un es aizgāju. Un sākumā man nebija demenšu nodaļa. Sākumā bija parastais stāvs, kur cilvēki ar visādām fiziskām kaitēm vairāk. Ar veci cilvēki, arī jaunāki cilvēki. Tur bija. Tas nebija viegli. Vairāk emocionāli nebija viegli, jo no fiziskā jau es nebaidījos. Tāpēc tā lēnītēm, un tad es saprotu, ka man patīk. Man patīk iepazīt cilvēkus, rūpēties par viņiem, palīdzēt, ko viņi nevar izdarīt paši. Tā es strādāju pusotru gadu tādā stāvā, un tad bija atkal iespēja iet citā stāvā, kur jau ir pusstāvs parastie klienti, un pusstāvs tad ir demenci. Un sākumā man tā likās demence, tas ir kaut kas tāds svešs priekš manis, un kā es tikšu galā. Tas bija tāds arī kolosāls izaicinājums sev. Jo ja es jau sapratu, kad es varu strādāt tajā profesijā, un tad sākot ar demenci cilvēkiem tieši strādāt, es saprotu, ka īsti jau viņi nekādi tur, tas nav nekāds tāds bubulis, no kā baidīties. Un tad, kad bija atvērta tika mums pirmajā stāvā slēgtā demenšu nodaļa, nāca no priekšniecības piedāvājums, kad mēs redzam, ka tev sanāk, bet tu nevēlies tieši tālāk tā turpināt. Domāju, jāmēģina. Es teiktu, ka ļoti labi. Šobrīd tiešām ļoti kolosāli. Mums ir kolosāls kolektīvs, mums ir kolosāli iemītnieki. Sākumā kolēģi ievada, ļoti palīdz, ļoti daudz informācijas iegūt tieši no kolēģiem. Un vēl ir tas, ka mūsu darba vieta rīko visādas lekcijas un seminārus, un tas ir ļoti bieži. Un tieši arī par demenšiem un arī vispār par aprūpi. Un tas ļoti tā noderīgi ir. Patiešām ļoti svarīgi ir apmeklēt tās lekcijas un iemācīties, jo tas ir man pirmām kārtām vajadzīgs. Atnākot uz darbu, mums ir pirmais tas, ka mēs nododam, pieņemam maiņas. Mums ir tāda kā mini sapulcīte ar iepriekšējo kolēģīti, kas ir maiņu nodod. Un tad viņa man izstāsta visu svarīgāko, kas ir noticis iepriekšējā maiņā ar katru iemītnieku, jo tur ļoti ātri mainās gan cilvēku stāvokļi, gan emocionālie, gan fiziskie, kam tur varbūt temperatūra ir, kam kāds tur sliktāk vai labāk uzvedies ir. Tad arī žurnāls mums ir, kur mēs rakstam visu, kas pa dienu ir noticis. Mēs tur pierakstam tādu svarīgāko, lai nākamās meitenes, kad nāk, lai viņas zina to informāciju. Tad ejam sasveicināties ar saviem iemītniekiem. Viņi vienmēr ļoti priecīgi ir mūs redzēt. Tad sākās gatavošanās brokastīm. Mums ir liela virtuve, kur visi sēž pie apaļa galda. Katram ir sava vietiņa. Ir, kas palīdz iemītniecēm klāt to galdu. Un tad vedam brokastis. Visi jau sēž pie galda.
cik tās sarunas pie galda varbūt arī nē, jo ir ar tādi iemītnieki, kas ir jau zaudējuši spēju runāt. Citi ir savā pasaulītē. Tāpēc viņiem tāds dienas ritms brokastis. Pēc brokastīm mums ir nodarbības. Un nodarbības ir katru darba dienu. Nodarbības katru dienu ir savādākas. Un ir ne jau tā, ka visi tagad iet uz tām vienām nodarbībām. Tur ir ļoti izvērtēts pēc cilvēka spējām, ko viņš var izdarīt, vai viņš varēs pazīmēt, vai viņš varēs paspēlēt kādu spēli, vai aust. Ir tādas vēl, kas auž mums. Un pēc nodarbībām tad nāk apakaļ uz dzīvokli. Un tad jau mēs arī savā starpā varam kādas spēles paspēlēt, jo mums arī ir atpūtas telpa liela, kas grib televizoru paskatīties, kas tāpatās savā starpā pačalot vai kārtas uzspēlēt. Tad tāda lēna gatavošanās jau ir uz pusdienām. Tad ir paēd pusdienas, un tad ir klusā stunda, jo tomēr cilvēki ir veci, viņiem gribās atpūsties, viņiem gribās izgulēties. Ir tā klusā stunda atkal līdz launadziņam. Tad ceļamies augšā, ēdam launadziņu. Ja ir silts, labs laiks, tad mēs arī pēc brokastīm, kas neiet uz nodarbībām, mēs ejam ārā, un pēc tam, kas nāk no nodarbībām atpakaļ, tie arī pievienojās mums. Un arī pēc launadziņa mēs ejam ārā pastaigāties vai vienkārši pasēdēt, saulīti paķert. Tad mēs nākam iekšā, tur gatavojamies jau vakariņām, pēdām vakariņas. Tad jau katrs pa istabiņām iet, kas paskatīties vēl televizoru. Tad jau plēnītēm taisamies arī gulēt. Sanāk, ka maiņā mēs esam divas. Viena ir diennakts darbiniece, viena ir dienas darbiniece. Un manos pienākumos ir rūpēties par ēšanu. Pēc tam mēs mazgājam arī paši traukus kopā ar mītniekiem. Ja kāds vēlās to darīt, viņš var palīdzēt mums. Visu telpu uzkopšana arī ir uz mums. Mums nav apkopējas vai tur veļas mazgātājs. Mēs visu darām paši. Mums ir savas lielas skaistas telpas. Veļu mazgājam, grīdas mazgājam. Visu, tā, ka mēs esam kā mājās. Mēs tiešām esam kā mājās un tie kā mūsu, mēs arī tā mīļi viņu saucam, mūsu bērniņi. Un īstenībā arī viņi mūs saukā ne jau tur par aprūpētājiem vai kā. Viņi saka, vai saimniecītes, māsiņas vai auklītis. Visbiežāk arī par auklītēm mūs sauc. Un tas tā vajag mīļi forši. Un aprūpe pilnībā uz mums ir. Rīta higiēna mums sākās ar to arī, ka cilvēks ir jāpamodina. Protams, uzreiz mēs sākumā pārģērbamies. Tie cilvēki, kas ir ratiņkrēslos, mēs pārējām uz ratiņkrēsliem, braucam uz vannas istabām, tīram zobus, mazgājam mutes, rokas. Un tad dodamies pie tā brokastu galda. Tāpat ir arī ļoti daudz pamperu mums cilvēki. Pamperi tiek mainīti ļoti bieži. Un arī ir mazgāti cilvēki, mums ir jāmazgā arī pašiem. Tas ir savs vannošanas grafiks. Mēs viņus arī nādziņus griezt. Mums ir frizieris savs, kas vienmēr ir nāk uztais frizūras dāmām un kungiem, bārdas skujam. Man liekas, ka visgrūtākais ir tieši tas brīdis, kad tu redzi, cik strauji paliek sliktāk tam cilvēkam, jo labāk jau nepaliks. Paliek tikai sliktāk. Un tas brīžiem notiek tik strauji, ka tu pat tu apmūsti, kā tu vēl vakarā ar viņu runājies. Viss tur bija kaut cik sakarīgi varēja atbildēt, bet nākamā rītā tu redzi, kad jau tas cilvēks pat arī parunāt vairs nevar. Tipiskākās pazīmes demencei ir atmiņa. Jā. Un tad vēl ir ļoti tāds liels faktors, kad viņiem liekas, ka viņiem visu laiku zog. Viņiem zog, viņi ir apzakti. Un tad mēģina mūs tur apvainot pie tā, ka apzakti, mēs esam apzakti. Un tas viņiem arī tā ļoti. Un vēl tas, ka viņi dzīvo pagātnē, jaunībā savā. Viņi arī zaudē kaut kādas tādas
dzīves iemaņas, ko viņi pirms tam ir mācējuši, viņi jau ar laiku nemāk vairāk neko, brīžiem pat paēst nemāk. Un tad mēs tā lēnām mācam atpakaļ tādas standarta lietas. Nu, ir tādas situācijas, ka tad, kad tu rūpējies par tiem cilvēkiem, viņi jau ļoti pie tevis pierod. Viņi ļoti iemīl, un tad viņiem tā gribās kaut kā tevi tā kā pateikties, un tad mēģini kaut ko uzdāvināt. Es saku, bet man jau neko nevajag. Un tev, viņi saka, jā, naudu tev nevajag, to tev nevajag. Bet varbūt to šķīvīti, paņem to šķīvīti. Tā būs tev piemiņa no manis. Un tagad man mājās ir visādas mīļlietiņas, kas tiem cilvēkiem bija. Man ir šķīvītis, man ir kabats lakatiņš vai kaut kāds tur krēlīte, ko viņi tur ir meistarklasē darinājusi. To cilvēku vairāk nav, bet tās lietas man ir. Viņi jau man ar sirdī tie cilvēki ar vienmēr paliek. Mums bija viens vīrietis, viņš rakstīja katru dienu dienas grāmatā dzejoļus. Mēram, ko viņš redz, kādas viņam bija tādas izjūtas spilgtākās. Un tad viņš rakstīja arī bieži par mums visām, tur kaut ko uzraksta. Tas tā. Arī viņš šobrīd jau ir aizgājis, bet tā dzejoļu klāde ir. Var tā pieiet, pārlasīt, tas tā ļoti tiešām emocionāli aizkustinoši. Šis darbs man ir palīdzējis vispār izmainīt uztveri par cilvēkiem. Arī mani mainījis tādā ziņā, kad es esmu ļoti palikusi iecietīgāka, saprotošāka, izturīgāka. Jo pirms tam jau nebija darbs ar cilvēkiem, bet darbs ar cilvēkiem maina arī pašu cilvēku. Vēl līdz šim brīdim ir tā, kad uznāk asara. Vairāk ir tas, ka ļoti emocionāli grūti ir pieņemt to, ka viss bija it kā labi, un pēkšņi cilvēks paliek agresīvs. Un tu nesaproti, kāpēc. It kā tev liekas, ka tu varbūt esi pie vainas, bet tu zini, ka tu neesi pie vainas. Bet var iekaustīt tevi, var apsaukāt. Tas tā ļoti sāpīgi. Ir tā, ka aiziet asara nobirst, domāju, kāpēc man tas tā? Bet tad tu saproti, ka tā jau tikai slimība. Tas nav tas cilvēks. Jā, man tas jāmāk uztvert profesionāli, bet ir brīži, kad tu uznāk tas bimbiens. Ir tā, ka cilvēki nāk pie mums jauns iemītnieks, un viņš jau atnāk kā balta lapa. Jo ne viņi mūs pazīst, ne mēs viņus pazīstam. Un bieži vien ir tā, ka tam cilvēkam arī nav radinieki, kas mums varētu pastāstīt kaut ko par viņu. Un tāpēc mēs viņu mēģinām iepazīstināt caur sarunām. Ja viņš spēja atbildēt, bet tā, caur humoru, ļoti vajadzīgs humors. Ļoti. Un mums arī kolosāls meitenes kolektīvā, kad to arī saprot, ka caur humoru ļoti daudz tu var iepazīt cilvēku, jo viņš arī tā kā atverās. Un tad vēro, skaties, katru dienu jau nāk kaut kas cits no tā cilvēka ārā. Ja ir tādi emocionāli cilvēki, varbūt tad viņiem grūtāk tā saņemties ir, ka tu zini, ka tu nedrīkst pavilkt uz to agresīvu, vai kad sākus tevis tur kliegt, bļaut, apsaukāties, kad nedrīkst nekādā gadījumā tur tāpatās atbildēt tam cilvēkam. Tad mēs tā norobežojamies viens no otra, tā, lai izelpo abi divi, un tad ejam klāt. Jo viņš jau ļoti ātri to aizmirst. Viņam liekas, ka viss jau kārtībā, kas jau nebija. Diemžēl manā ģimenē ir ļoti daudz iemītnieku, kuriem nav tuvinieku. Nav tuvinieku, nav radinieku, tā kā sanāk, ka mēs esam viņa ģimene. Bet ir dažiem, kam ir vēl ģimenes, nāk bērni, mazbērni. Viņiem ir ļoti svarīgi. Kamēr viņi vēl spēj viņus atcerēties, viņiem viņi ir svarīgi. Ir tādi, kas tur, kuriem bērni jau ir miruši, arī visādi dzīves situācijas ir, ka viņi gaida arī tos mirušos, jo viņi jau neatcerās, ka bērni ir miruši, viņi gaida tos bērnus. Viņi ar tā nesaprot, kāpēc viņi nenāk pie mums ciemos, bet gaida katru dienu. Sadarbība savstarpējā mums ir ļoti laba. Mums Medmās ir pieejami 24/7. Visi sociālie darbinieki uz vietas ir pieejami.
Ja tas pat ir nakts, es varu naktī droši zvanīt un jautāt kaut kādus padomus, ja es kaut ko nezinu. Ja es redzu, ka ar kādu iemītnieku kaut kas nav labi, es griežu uzreiz pie mūsu medmāsām. Medmāsas atnāk, novērtē situāciju, tad jau tālāk arī iesaista sociālo aprūpētāju. Un tad jau skatās tālāk, kāda speciālisti tālāk ir vajadzīgi. Jo mums arī uz vietas ir savi psihologs, mums ir savs psihiatrs, mums ir ģimenes ārsts. Man šķiet, ka uz šo dienu jau par demenci sabiedrība ir vairāk informēta nekā viņi bija pirms tam. Jo pirms tam, arī godīgi sakot, es pirms pansionāta īsti nezināju, kas tā demence tāda ir. Jo man nebija nekāda sakara ar viņu. Jā, tie vecie cilvēki paliek tādi dīvaini, vecums ir dīvaini, vai ne? Bet tā nav. Un izrādās, ka tai demencē ir ļoti daudz paveidi. Tāpēc šobrīd ir ļoti plašs klāsts pieejams. Tajā pašā internetā mēs varam sameklēt bez maz vai jebkuru atbildi, kas mūs interesē. Tāpat arī pie sociālajiem darbiniekiem var griezties, teiksim, radinieki, ja viņi tur grib uzzināt, kur meklēt palīdzību. Visur ir atbildes, vajag tikai meklēt, vajag jautāt. Ļoti jau saprotams ir tas, ka tuvinieki vēlās savu tuvinieku paturēt mājās, cik vien ilgi tas ir iespējams, bet demence vienmēr progresēs. Viņa nekad neapstāsies, paliks tikai sliktāk. Un nevienmēr ir tam cilvēkam tie resursi, lai viņš spētu rūpēties par savu dzīvi un vēl par to tuvinieku dzīvi, jo ir tā, ka tam cilvēkam vajag 24 stundas diennaktī būt blakus. Viņš var jebkurā nakts laikā piecelties un sadarīt visādus brīnumus. Vai tāpat tās ir jāstrādā. Mums visiem ir darbiņi, mums visiem jāstrādā. Un ja tas cilvēks paliek viens mājās, mēs nezinām, ko viņš tur darīs. Un ļoti bieži arī tā, ka tu brauc uz darbu un tu redzi atkal, kad ir aplīmētas pieturas ar to, kad ir pazudis kāds cilvēks, kurš ir aizgājis no mājas un kurš ir pazudis. Labi, ja tā ir vasara, ja tā nakts ir silta, bet ja tā ir ziema, ja nevajag baidīties un kautrēties par to, ka tu netiec galā. Tāpēc esam mēs, ir pansionāti, un pansionāti šobrīd ir vairāk un vairāk. Un pansionāti nav tādi, kā agrāk bija tāds stereotips, tā ir nabagmāja. Tagad tā nav. Un mēs varam nodrošināt tiešām to 24/7 aprūpi. Un cilvēki ir ļoti aprūpēti par mums. Kā viena sociālā darbinieca teica, jums jau sākās pāraprūpe, tas jau arī nav labi. Bet, tu, ja esi tā pie tiem cilvēciņiem, ko saka, iemīlējis viņus, kad savādāk nemaz nevari. Tā kā es ļoti ieteiktu radiniekiem, ja viņi jūt, ka viņi nespēj, ka viņiem nav spēka vairāk, ne emocionāli, ne fiziski, viņš netiek galā ar savu radinieku. Nevajag jau tā, ka tu uzreiz aizēji nododu un viss, un tagad es esmu tur slikts, slikta meita, slikta, tā nav. Tā nav. Vajag atnākt uz to pansionātu, paskatīties, jo vienmēr jau ir tā, ka tu vari jebkurā pansionātā redzēt, kāda tā vide ir. Un arī tad, kad pie mums tagad nāk radinieki, viņi jau uzreiz nav tā, ka viņi uzticās mums un visi vajag labi. Sākumā tā uzmanīgi tā, jo tie stereotipi tiešām ir ļoti sabiedrībā. Bet tagad viņi nāk, bez maz vai kā mēs viena liela ģimene, un viņi ir laimīgi, ka tie tuvinieki ir pie mums, un viņi ļoti labi zina, ka viņi ļoti labi aprūpēti, pieskatīti, nomazgāti, pabaroti, kārtīgi silti apģērbti. Tā kā viņi savā veidā viņi ir laimīgi ar mums. Cik viņi var spēj būt laimīgi. Mums nodaļā arī ir diabēta cilvēki, ir arī kas uz insulīna, ir vēl, kas vēl nav, bet mums, atkārtošos, mums ir medmāsa. Mums ir medmāsa, kura ļoti seko līdzi katram. Viņa nāk mēra no rīta, pusdienās, vakarā, viņa mēra cukuru, kā ir potes, viss tas ir.
Un mēs jau arī vērojam cilvēkus, ja mēs redzam, ka vai viņš pasaka, ka viņš sliktāk jūtās, vai mēs redzam, ka tur nav tā, kā bija. Viņš varbūt tur vairāk sagurs vai vēl kaut kas. To visu mēs tagad nododam medmāsai un medmāsa uzreiz klāt. Vēl jau tas arī, kad ēdiens mums ir smalkais ēdiens cilvēciņiem, kuri nevar vairs sagramot, kuram varbūt ar tām protēzēm grūti vai nav protēžu. Ir diabētiem, ir cits ēdiens, un tad ir parastais ēdiens arī. Mūsu virtuvē skapītī vienmēr stāv saldumi. Tas arī ir pie mūsu pāraprūpes, ka mums gribās vienmēr viņus palutināt. Mēs pašas pērkam visādus saldumus. Mums ir meitenes arī, kuras pašas cep visādas kūkas un keksus, un ko viņas tikai tur kulinārijas brīnums rada. Gaļezarām arī ir sava bufete, jo vairāk vai mazāk tam cilvēciņam ir sava nauda, un ja viņš grib kaut ko, tie, protams, vasarā ir saldējumi, un jā, aiziet, nopērk, tad var paēst. Mani motivē katru reizi doties uz darbu, laikam tomēr mīlestība pret savu darbu. Es tiešām nevarēju domāties, kad es tā varētu iemīlēt to, ko es daru. Un tad es maiņas beigās, braucot mājās, izanalizēju, kā pagāja mana maiņa, ko es varēju labāk darīt, savādāk. Un tad domāju, labi, nākamā maiņā pamēģināsim kaut kā savādāk. Tā kā jā, es tiešām ļoti, ļoti mīlu savu darbu, un tas mani motivē. Par savu emocionālo sajūtu es cenšos ļoti rūpēties, jo tas ir primārais, kas tomēr ir sevi arī jālutina, jo savādāk pašai var aiziet ciet. Jā, man patīk ļoti ceļot, tā es arī izklaidēju sevi. Vēl, protams, tās ir kaut kādas masāžas, obligāti, jau 2 gadi. Mēnesī 2 reizes eju uz masāžām. Pastaigas. Dzīvoju brīnišķīgā vietā, Ogrē. Tur mums ir meži, upes. Jā, pastaigas ir ļoti svarīgas. Tikšanās ar tuviniekiem. Šis darbs man ir iemācījis tomēr pilnīgi savādāk paskatīties uz dzīvi, jo tu tad, kad esi tanī ritenī iekšā, tu tikai skrien pa dzīvi, liekas, es taču paspēšu tur. Galvenais tagad ir strādāt, nopelnīt to naudu, bet tā nav. Ir jāmāk sevi likt uz pauzes un izbaudīt šo brīdi, jo nevaram paspēt pēc tam. Mēs nezinām, kad pienāks tas punkts, kad būs jau pa vēlu. Tāpēc vajag iemācīties izbaudīt katru mirkli dzīvē. Pateicoties šim darbam, es esmu sapratusi, ka jāliek visus pauzes un ir jākaifo. Jā, varētu tā teikt, ka mans sapnis ir tāds, ka apceļot pēc iespējas vairāk. Pēc iespējas vairāk ieraudzīt pasauli, jo arī ceļojot apkārt pa citām zemēm, tu spēj novērtēt savu Latviju, savu skaisto Latviju. Jo Latvija arī ir nenormāli skaista. Cilvēkiem, kuri gribētu nākt strādāt par aprūpētājiem, es ieteiktu nebaidīties, jo arī es sākumā biju pārbijusies, domāju, tas nav man, bet tā nav. Ir jāizaicina sevi un iet un mēģināt. Nepatiks, mainīs kaut ko citu, bet ja patiks, ja tas ir tavs, es nezināju, ka man dzīvē tas varētu būt tāds mans aicinājums. Tā kā ir nebaidīties un jāiet un jāmēģina. Būt par aprūpētāju, tie nav tikai pamperi. Tie galīgi nav tikai pamperi. Tas ir vesels dzīvesveids. Tu esi kā mamma tiem cilvēciņiem, jo viņi ir bez tevis bezspēcīgi. Tu kā mazu bērnu audzini, tu ieliec sirdi un dvēseli tajā, tu māci tāpatās mazgāties, tu māci apģērbties, tu māci arī staigāt, mēs citi mācamies, jo mēs jau aizmirstam, kā tas ir, un komunicēt ar viņiem, izprast arī ne tikai
Tie, kas nespēja runāt, viņi jau var tikai varbūt ar žestiem parādīt, bet tikai arī ir tādi, kas arī viņi vairāk nesaprot ar tiem žestiem parādīt. Tad tu novērojot, riktīgi tāda psiholoģiska spēja jābūt, ir kā novērojot cilvēku, iepazīt, ko viņš grib tagad pateikt, kas viņam ir, kā viņš jūtās. Es vēlētos tiešām visiem novēlēt tādas kolēģītes, kādas ir man, jo mums ir super kolosāls kolektīvs. Mēs esam kā atbalsta komanda viens otram. Mēs varam papildināt kaut kādas zināšanas, jo mums ir arī visādi vecuma kategorijas, kam ir lielāka pieredze, kam mazāka pieredze, kad nāk arī jaunās meitenes, ka mēs varam apmācīt. Un mums kolektīvā tiešām ir tāda saliedēta ģimene. Novēlu kolēģītēm palikt tikpat pozitīvām, tikpat milzīgu humoru izjūtu, tikpat jaukām. Izturību, novēlu izturību. Tai aprūpētāja profesijai noteikti jābūt sirds profesijai. Ja tu nemīli cilvēkus, tu nespēsi ar viņiem strādāt. Jo, lai cik cilvēkam ir stipra demence un vēl kaut kādas tur apakšā slimības, viņš jūt attieksmi pret sevi. Viņš nenormāli jūt. Un citu reizi tev varbūt tur nav garstāvoklis labāks, tu tur kaut ko varbūt ne tā paskaties vai ne tā atbildi kā parasti, viņš to uzreiz jūt. Tad tu tā aprunājies, ka jā, viss kārtībā. Bet jābūt ļoti lielai empātijai. Ļoti lielai. Jo nevar tā atnākt ķeksīši pēc atsēdēt. Nē. Tas tāpat kā bērndārzā nevar auklītes vai audzinātājs nemīlēt bērnus. Te mēs nevaram tos mūsu večukus nemīlēt. Tas ir, nezinu, tas man liekas tik dabīgi.